Mēs uzaicinājām Lidijas kundzi novērtēt arī šī 2025. gada Supernovas finālistus. Vai Lidijas kundzes uzskati būs mainījušies? Kaut ko tādu fifīgu, seksīgu par mīlestību. Nav mainījies neko stipri, jo skaistas dziesmas, tādas, kuras kudriņas skrietu, rādu vai kā, vai gribētos dejot ļoti tā aizrautīgi, arī es nesagaidīju. Šogad mēs atkal vērtēsim balsi, tērpu, priekšnesumu 10 ballu sistēmā. Labi, skatāmies, ķeramies pie lietas, tā jau redzēs, kā tur ies. Vēl tempo un legzdiņa. Nepatīk. Man sarkanā vispār nekad. Tas ir mans viedoklis, protams. Ūdens. Redz kā. Priekškam sarkans ūdens. Nav labi. Zils taisa tur derēt un gaiši zils. Es droši vien mājās, ka skatījos uz beigām aizmigu. Balss liekam 5, tērps 4. Tāpēc, ka tur nekas īpašs nebija. Priekšnesums 3. 5, 4, 3. Nākošais. Krisnu. Kaut ar romantika ir vēl vai nav? Tēt, mirusi. Nezinu, kā iztulkot. Man patika balss. Man patika, ka viņš, tas ritms un vispārējais praktiski tāds bija tā kā atbilstoši tai dziesmai. Tur atkal tas sarkanais daudz. Nē, tā mirgošana, man jau nevar patikt. Jūs jau ziniet, kāpēc tas jauniešiem var patikt. Jā. Tas man tā kā uzmanību novērš tā. Un arī tā nervozitāte. Bet tas Krism patika ļoti. Tad es lieku, teiksim, 7 tērps. Ja normāls, tad lieku 6 davai. Priekšnesums 3. Nav mirusi romantika. Ļoti labi. Nākamais Citizēni. Ramtai. Citizēni. Aha. Nezinu, kāpēc es citu zēnu nekāda lielā fane neesmu. Vienalga kādā laikmetā, tas ir mūsu kodolā. Tad es arī brīnējos par tām mačalkām, kas tur dejoja. Es nezinu, kāpēc viņi visi paslēpās. Tā kā viņi neredz nevienu. Domātu, ka tie tikai dejojošie zēni, nevis tie, kas dzied. Viņi visi kopā vai tur dziedāja vispār, neatceros. Citi zēni. Bet Ramtai, par ko tā dziesma? Aha. Nav jāmaksā. Tagad cits dzied, jā? Ak, Dievs, atkal tā mirkšķināšana trakā. Dziesma balss. Liekam
šogad 4 tērpi. Smieklīgi, simpātiski. Tā es nesapratu, ko viņi tur tēloja. Tā kā domāts varbūt zemūdens kaut kādi tie augi, ne? Tērpus liekam 5. Priekšnesums 5. Nē, nu šitā ir tāda ritmiska, jauneklīga varbūt. Nu, nezinu. Šogad Supernova notiks kinostudijā, un Barbara aizbrauca tur. Paskatīsimies, kā viņai tur gāja. Es esmu pirmo reizi šeit, jā. Visādas dažādas gaismiņas, zils, rozā, kino leģendas, kino grandi. Arī es reiz būšu uz šīs sienas. Piemēram, tikpat labi tā varētu būt arī es. Šits tā kā skolas gaitenis, tikai kurā var skriet. Mēs te... Nē, no otras puses mēs klāvējam. Nu, bet, protams... Producenti, ja? Jūs to paskatāties, ja? Lūdzu, paldies, iesim iekšā, ja? Jūs esat Beltempo un Legsdiņa. Ja jūs būtu viena grupa, kā jūs sauktu? Legsdiņa. Mēs varētu sākt ar to ideju. Tas varētu būt tā kā numur 1, bet pēc tam mēs varētu bišķi cītīgāk padomāt. Man ir variants, tā, kad mēs sarakstam demo, mums ir vairāki vēl citu demo, tas rakstu BT, X, EL. Nu, tas tāds Korean pop project varētu būt. Tā, es jau redzu, nāk iekšā. Nevar vispār atpazīt, kas nāk iekšā. Tā, dārgie draugi, ok. Kas jums ir ar tiem tērpiem stāstat? Tu tur stāvēji vidū, tevi tur mazgāja visi pārējie. Vai kāda ir tā ideja aizmugurē? Nē, nemazgāja. Mums bija doma tāda, ka tā kā dziesma ir ramtē, kaut kas saistīts ar latvisko, tad bija jautājums, kā lai kaut kā interesantāk iepin iekšā kaut ko latvisko tematiku. Tad mums likās, viss ķekats un budeļi un šitais stāvs, ka tas ir patiesībā tik slimi, tas, ko tie cilvēki dara, viņi vienkārši izvelk ārā visu kaut kādu vecs drānas, ja, un tad ietam viens otru biedē. Un tad mums likās, kāds izskatītos, ja mēs to darītu šodien šeit un tagad šitā. Modernizētā versija. Jā. Man kādreiz bija tāda ļoti mīļa tante, kura dzīvoja Purciemā. Viņai bija tie paklāji pie sienām, ja? Un tad es vienmēr pie viņas gāju, un tie gaiteņi bija apmēram šitādi. Krisno! Dievs, viņam visādas fanas jau tur. Jums priekšnesumā ir daudz visādas tur dažādas gaismas, spīd tur un šeit. Nav tāds apjakums? Man absolūti nē. Tev? Man nē. Nu, dažreiz dzīve rada apjukumu personīgi manā galvā, manā prātā, bet uz skatuves es to aizmirstu, un uz skatuves noteikti tas nav. Pēdējā laikā man tāda sajūta, ka Eirovīzijas dziesmas ir domātas cilvēkiem ar uzmanības deficītiem. Kurš to varētu būt teicis? Nu, tas ir noteikti kāds, kas iespējams pārstāv Indiju pusi. Varbūt Beltempo. Nebūs. Vēl viena varianta? Palīdziet. Domā no jaunās paaudzes, kā uzmanības deficīts un tā. Ludvigi. Nebūs, bet tāpat paldies Kobra. Kobra šo ir teikusi. Nu, Kobra dzeļ. Tas ir ASMR. Kā mēs varam šeit redzēt, ir klusumu. Mazliet ar kliņķi mums arī ir problēmiņas. Liels durvis, liels kliņķis, liela mākslinieki. Es īsti nesaprotu, kur es atrodos. Vai es esmu kaut kādā Berlīnas reivā, vai es esmu Rīgas kino studijā. Kur mums ir tā skatuve? Tas jau ir galvenais, kas visus vienmēr interesē. Aktā Emīlija. Emīlija, es klausījos ar interesi, jo es viņu kaut kā nekur nedzirdēju.
Kā 2 gadu atpakaļ viņa bija Rīt panorāmā. Es dzirdēju, man ļoti viņa patika. Man likās, ka viņa vairāk var no visas sirds sevi visu atdot kaut kā tā dziesmai. Tā, ka pilnīgi wow. Bet te tā klusiņām, vai tā dziesma tā prasa. Klausies savu sirdī, ja? Un atkal melns un sarkans, melns un sarkans. Kad tas beigsies? Dziesma balss. Ak, Emīlija. Emīlija liksim 6. Tērps. Es jau gribēju viņu kleitiņā. Gaidīju kaut kādā tādā kleitiņā. Un tās krāsas, melns un sarkans. Man visnemīļākās krāsu salikums. Liekam 4. Jums pildspalva arī ir sarkanā un melna. Jā. Jūs jau tur gribējāt. Man jau pagājušajā gadā viņa nepatika. Es šogad atkal citu neatradu. Normāli pildspalva. Priekšnesums, tur vispār nekāds priekšnesums tāds tā kā nebija. Tikai tās gaismas, jā. Priekšnesums 3. Slēdzam. Markus Riva. Markus Riva. Tas bija pats pēdējais, un es aizmigu. Bet es pamodos un redzēju, ka viņš puskails. Par ko viņš dzied? Es nedzirdēju to dziesmu. Dziesmas nosaukums ir lielāks par šo. Par ko par šo? Ja es zinātu, es nezinātu, kā vērtēt. Ko viņš tagad tēlo mākoņos. Tas tie tur tādi erotiskie eņģelīši. Mākoņas. Tā meitenēm tāda veļa nesmuka, prasta tāda. Pavisam veļa. Tā viņš satrenījies normāli. Un vismaz tetovējumi ir maz, tas arī labi. Es tos tetovējumus nesaprotu. Kaut kāda izmisuma dziesma laikam. Riva Markus, dziesma balss. Kaut kādas mokas viņam tur bija. Liekam 5. Tērps. Arī 5, labi. Viņam vispār tērps nav. Priekšnesums arī liekam 5. Tā sanāk 5, 5, 5. Slēdzam palūku. Delusional. Atkal to vārdu nezinu. Delusional. Ak, jēzina, kādas meitenes. Ļoti droši tērpi. Un atkal sarkans un melns un mirgošana. Es nezinu, ar ko tas viss saistās. Vai par kaut kādu vārdarbību. Tās meitenes man beigās žēl palika. Viņas tur visu laiku celīšiem nabadzītas krita. Viņa bija tā, kas tur viņus izrīkoja, ja? Lūdzu, dziesma 4, tērpi. Es lieku, ka man patīk, nepatīk 3. Priekšnesums. Tāds, jā, vardarbība man nepatīk. Nekādās veidos, ja tīpaši dziesmām. 3. Labi, likšu, kā domāju. Nevajag jau iztapt. Šogad viņas kino studijā man neredzēs neviens.
kur mums ir tā skatuve. Tas jau ir galvenais, kas visus vienmēr interesē. Es jūtos kā mājās. Un arī es kādreiz būšu uz šīs skatuves. Jā. Vienu dienu arī mani debesu zvani skanēs. Un es būšu šeit. Nu, pie šīs varētu pierast. Jā. Kur tad tu nu biji, kailīti manu? Kur tad tu nu biji, kailīti manu? Sudmalā, kundziņi mans. Sudmalās, kundziņi mans. Tas beidzies. Vairāk aplausu, lūdzu. Paldies. Tev lēmi, redzēju vienā līmenī. Tev nav neērtāk, ja sēž augstāk? Nē, tu nejūties intimitēti? Ok, ļoti labi. Kas varbūt tavai sirdī liek pukstēt straujāk? Uzstāšanās. Šodien noteikti. Mans heartbeat būs straujāks dēļ heartbeat uzstāšanās. Vai tev ir kaut kādi īpaši rituāli, lai nomierinātu to heartbeat pirms tu uzstājies? Es pārsvarā ar nevienu nerunāju. Es gribētu tavu autogrāfu. Oh, yeah. I got you. Hi. Kur? Te? Kur vien tu vēlies? Jā, droši. Liels tev paldies. Back to school tēma mums šogad ir, ja? Bet, nu, kur mums ir tā palukusi, es jums nemācēšu teikt. Vienīgais, kas man uz doto brīdi interesē, ir ēdnīca, bet es nekur neredzu uzrakstu kafēnīca vai bistro. Tas man mazliet satrauc. Kur mums bija jāiet? Šeit, šajās skaistajās durvīs. Arhitektu, konstruktoru birojas. Vau! Vai drīkst ienākt, vai jūs vēl ne? Ķērbjās. Es iegāju, tā kā viņi bija pilnīgi ķērbušies. 16 plus jūs gaida. 16 plus jūs gaida. Ļoti labi. Tas mēs intervēt. Es šeit jūtos, ziniet, tā kā kaut kādā ballītē, teiksim tā, ka mēs vienkārši visi viens otru atbalstam. Mums šodien ir... Paldies. Mums... Tā, komanda, kur jūs esat? Komanda, ļoti ātri nostājamies. Visi smuki kartītes. Mēs mīļajam AI esam palūguši, lai viņš mums uzģenerē kāda dalībnieka dziesmu, attēlu, un tev ir jāmēģina noteikt, nu, kur dalībnieka dziesma tad tā ir? Pēc sajūtām. Vientulība, lietus. Vispār tas ir Dons. Tas varētu būt viņš. You're killing me slow. Pretending you're pretty. Bet kurš mums vēl ir tāds viens romantisks vīri? Toms. Pareizi, ļoti labi. We're all in this together. Once we know that we are, we're all stars and we see that. Markus, lūdzu, ātri autogrāfu, lūdzu, mums ļoti vajag, lūdzu. Balī, kopā ar mani Balī basēnā. Markus Rīva. Nu, vienkārši super, lai paldies jums. Veiksmi. Paldies. Tik daudz neizrunātu lietu, Markus. Mēs atkal nepaspējām. Nākamgad es tev beidzot sadzīšu rokās.
Sinerģija. Bound by the light. Our hearts softly beat. No skaistas meitenes un krāsas, zaļš sils, kaut kas no dabas. Viņas tā izrotātas, bet man patīk kaut kas ļoti, ļoti, ļoti skaisti, sievišķīgi. Tur acīm redzot par visādiem laikmetiem stāsta, gan par labiem, gan par sliktiem laikiem. Jā, redz, kā ir arī kāri, un ir arī miers virs zemes. Baiga. Es gribu beigas vēl paskatīties. Meitenes ļoti saskaņotas bija ar to dabu, ar visu to tā kā etniskais kaut kas tāds, un tās frizūras, un visi tie tērpi. Nē, nu skaisti meitenes malacītes, dziesma balss, liekam 9, tērpi arī bija interesanti. 10 visus kādam iejāliek. Priekšnesums arī, un tas viss, tās gaismas arī attiecīgi pazuda, kāda bija tie viļņošana, un tad uz ekrāna, un augšā daudz bija visa kā. Priekšnesums bija interesants. 10. Tautumētas. To man, jā, to jau nevajag tulkot, to es saprotu. Bur man laimi, bur. Balsis uzreiz dzird, balsis perfektas. Man viņas patīk vispār tās meitenes. Nevar manis izpostīt. Kaut kas nesakrīt, neatbilstē tās bantes, ne ar tautu, ne ar modernu dziesmu. Dziesma un balss. Arī uzliksim 9 meitenes, tērpi skaisti, 9. Priekšnesums 8. Tepat, jā, vot te. Arī latviska. Kas te tie bija? Vai viņa? Atstāju tos tamās plaukstās, kamēr tās dreb ledus augstās. Nu, es nezinu, kas... Vārdus laustos. Nežakravās zvaigžņu takā. Kur lai meklē vārdus, lai pateikt kaut ko te. Tērps man patīk, dziesma balss. Es pat brīnos, ka viņa 10. tika. Balss bija, kaut kāda bija balss. 7. Tērps bija interesants, tērps man patika. 9. Priekšnesums. Sākumā bija atkal tur tomēr iejauca tos sarkanos un tos. Sākumā bija foršs. Arī 7. Ludvigs. Līgo, es atceros Līgo. Ludvigs agrāk tos kaut kādās 17. gadsimtā karaļus sauca pa Ludvigiem. Viņam vajadzēja teikt, labvakar Eirovīzijā! Nevis Latvija. Līgo dēļi. Un līgo dziesma un angļu valodā. Līgo brālīša svētku vakarā. Ludvigs uzkāpa kalnā. Un tagad meitenes
Ui, sadega. Ugunsgrēks bija beigās. Dziesma man patika. Varēja paliekāt, liekam, 8 tērps. Viņš tā kā nebija līgo tērpā. Uz 6 priekšnesums, tur nekas bija jautrs. Un tur viss kaut kas, arī tāds krāsas bija normāls. Beigās tikai ugunsgrēks. Ugunskurs, pareizi. Jāņos taču dedzina. Tas Ludvigs bija tajā ugunskurā. Nabadziņš. Viņam vajadzēja lekt pāri. Plašums. Potenciāls vēl vienai skatuvei. Mums tāda ļoti brīva atmosfēra. Mēs jau neesam LTV1, mēs jau tādi kā jaunieši un tā. It's like, whatever. Mums ir mazliet jāpagaida, kamēr mākslinieku atpūkos, un tad mēs varēsim ar viņu runāt. Tu savā priekšnesumā tā kā uz tāda kalna uzkāp, tā kā tāda lava. Saki, vai tev iedvesma bija kaut kāds Lion King? Tas vispār ir domāts kā saules kalns. Sunīts! Filmējam sunīt! Lūgumiņš. Autogrāfs, jā. Mēs tomēr vācam autogrāfs, un vai tu varētu lūdzu parakstīties? Tu varētu apgriezt otrādāk, un visi parakstās. Yes! Tas ir mans kostīms, jā. Ko tu spēlēji tur? Tas bija tavs ikdienišķis? Vienkārši, nē, tas bija ikdienišķis. Uz skolu es tā gāju. Kādas šodien sajūtas? Nu, redz kā, tādas apmēram sajūtas, diezgan liels skrējiens, make-ups, mati. Vai ir kaut kāds īpašais rituāls, ko jūs piekopjat kāpjot? Nu, pirms kāpju skatuves. Vēl laikam nē, es domāju, ka es kārtīgi samīļošu savu kolēģi Marti, kura šeit nav, bet ir Grimētavā. Pateikšu, ka, lai izbaudam šo mirkli, kas mums tūliņ būs, un, nu jā, galvenais jau ir izbaudīt to, ko mēs darām, jo savādāk vispār, man liekas, nav jēga piedalīties šajos konkursos. Kā jūs šodien jūtaties? Next question. Man bija prieks celties, jo es zināju, ka būs stilīga diena un visas dienas garumā un briest jau arī afterpartijas, so viss amazing. 16 plus Andri. Es tieši vakardien, ejot gulēt, teicu, ka ir tā sajūta, ka tev ir kaut kādi 9-10 gadi, un tu zini, ka tev nākamajā dienā ir dzimšanas diena, un tu nevari aiziet gulēt, tāpēc, ka tu gaidi to dzimšanas. Tā bija es vakar, un tas vienkārši guli gultā tāda. Man ir sagatavots citāts, ko ir teicis kāds no supernovas māksliniekiem. Jums tad ir jāuzmina, kas tad to ir teicis. Mēs parasti tiekamies studijā, un tad tas ir tāpat kā uzvedas mežu zvēri. Es teiktu, ka citi zvēni. Vai arī Kristus Nāmālīns, ko varētu arī viņš ir diezgan traks. Tautumeitas arī varētu tādu mežu zvēru kārtu izvilkt ārā no sevis. Tā kā tas arī ir labs. Klusē ūdeņi tie dziļākie. Tautumeitas vai citi zēni. Beltempo un Legsdiņā. Jā. Tas bija es tā zināju. Čau visiem. Jums ir brīnišķīgi tērpi. Kāda ir tā iedvesma ideja aiz visu šī? Iedvesma nāca būtībā no Venēras dzimšanas, kas notiek okeānā caur putām. Viņa iznirst tāda slapja noslēpumaina, un arī mums tāds mazliet slapjumiņš, gan matos, gan audumos. Kaut kādas tādas mistiskās būtnes. Varbūt jūs zinat arī kādu, buramvārdu kādā citā valodā. Vai no Dextera laboratorijas, vai no Powerpuff Girls, kas tur bija? Sugar, spice and everything nice. Sugar, spice and everything nice. Jauns gads, jauni sākumi, jauna es, leģendas, smijās ar jaunajiem talantiem. Paldies visiem mūziķiem par intervijām. Laiks Lidijas vērtējumam. Nebija neviena tāda dziesma, kā es saku, parasti nemetās zostiņi. Nebija tā, ka bija jāskrien dejot, ka kājas pašas nes. Te jau arī ir tie, kas atkārto. Tas ir Rīva, tas jau vispār ir
antikvariāts, vai kā teikt. Viņš 10. gadu šogad piedalās Oh! Supernovā. Viņš taču bija Eirovīzija arī. Ne? Nē, netika nevienu reizi. Šogad mans top 3 ir šādas vietas. 3. vietā grupa Tepat. 23 punkti. Tautumeitas ir 2. vietā. Viņa man nopelnīja 26 punktus kopsumā. Un 1. vieta es izvēlējos Sinerģiju. 29 punkti. Man pat gribās, lai viņas aizbrauc uz Eirovīziju. Ludvigs arī nebija slikts. Jā, dziesma tīpaši man patika. Un priekšnesums. Viņš tikai pa 1 punktiņam mazāks. Krisno arī nebija slikts. Lai arī kurš tic uz Eirovīziju, mēs atbalstīsim, lai jums labi skan, un lai jums Eiropa saprot. Gaidīsim mājās ar uzvaru. Šogad viss. Viņš atliec atpakaļ. Šogad viss.